Esi sveicināts un Dieva svētīts šajā jaunajā Dieva žēlastības dienā. Vēstījumā īsi par galveno mēs paskatīsimies, kas tad ir pārmācība pēc taisnības Dieva skatījumā. Mēs esam Jeremijas grāmatā 30. nodaļā, un tur, sākot ar, lasīšu no 12. panta, lai ir pēc kārtas, lai nebūtu tā, ka kaut ko izrauj ārā. Patiesi tā saka tas kungs, tava brūce ir nāvīga, sītiens, kas tevi ķēris, nav dziedināms. Cik bieži mēs esam dzirdējuši no ārstiem par tādām lietām, kuras, to tā tik vienkārši nevarēs izārstēt. Ziniet, kurš ir labākais ārsts? Kungs Jēzus Kristus, jo viņš mira un augšām cēlās par to, lai mēs būtu dziedināti. Neviens nerūpēsies par tevi un nesasies tavas vātes, tavs augonis ir nedziedināms. Visi tavi mīļākie tevi aizmirsuši, tie neuztraucas un neapjautājas par tevi. Es tevi piemeklēju kā ienaidnieku, ar smagu sodu tev daudzo noziegumu un tavu lielo grēku dēļ. Ko tu brēc par savu brūci, ka tavas sāpes nesot remdējumus? Tavu daudzo noziegumu un tavu lielo grēku dēļ es tev uzliku šīs ciešanas. Un man par milzīgu pārsteigumu nākošajā pantā es lasu. Tādēļ visi, kas tevi centušies aprīt, tiks aprīti. Tas izklausās pēc soda, pēc pārmācības. Nē, tas neizklausās ne pēc soda, ne pēc pārmācības. Viņš saka, visi, kas tevi centušies aprīt, tiks aprīti. Dievs, kā to saprast? Tu tikko noskaitīji manu grēku sarakstu, un tagad tu pats par mani iestājies. Visi tavi apspiedēji aizies ieslodzījumā. Visi, kas tevi putināja un postīja, tiks pakļauti postam. Visus, kas tevi aplaupīja, es nodošu laupītāju rokās. Kurš var izprast Dievu? Tur, kur mēs esam pelnījuši pērienu, viņš iestājas pār mums. Viņš saka, jo es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka tas kungs. Tādēļ, ka tie tevi, kas tu tiešām esi ciāna, sauc par atstumto, par kuru neviens neapjautājas. Tā saka tas kungs. Redzi, es pārveidošu Jēkaba telšu iedzīvotāju likteni un apžēlošos par viņu mājas vietām. Pilsētai jātop no jauna uzceltai tās kalnā un pilī jākļūst apdzīvotai kā agrāk. Tāda ir pārmācība pēc taisnības. Es nezinu, kāpēc cilvēks domā, ka Dievs viņu soda ar slimībām un visādām kataklizmām. Dieva pārmācība pēc taisnības ir lūk šāda, mīlestības pilna. Viņš tos, kas mums dara pāri, tiem gan viņš darīs pāri, un kurš ir mūsu niknākais ienaidnieks? Protams, ka Sātans, ne cilvēks, nē. Nekad nedomā, ka cilvēks, kurš tev dara ļaunu, ir tavs niknākais ienaidnieks. Jo patiesībā, arī jaunajā derībā mēs lasām, ka ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret ļaunajiem gariem pasaules telpā, pret tumsības valsts valdniekiem. Tie ir tie, kas noskaņo cilvēkus pret mums, mūsu tuviniekus, mūsu radiniekus, jo kā tā ir vienā rītā mana mīļā māsa teica, kā tad sādāk, lai tev sāpīgāk iesi? Kā viens ar taviem mīļajiem. Tas ir tas ceļš, caur kuru Sātans darbojas pret mums. Viņš rada šķelšanos, viņš rada strīdus. Mēs paši kādreiz pasakām kaut ko tādu, kas viņiem nepatīk. Mēs jau to sakām mīlestībā, bet rodas strīds. Tāds ir Sātana uzdevums, un viņš to ir darījis un darījis visu savu dzīvi. Bet Dieva pārmācība ir
Tādēļ visi, kas tevi centušies aprīt, tiks aprīti, visi tavi apspiedēji aizies ieslodzījumā, visi, kas tevi putināja un postīja, tiks pakļauti postam, visus, kas tevi aplaupīja, es nodošu laupītāju rokās, jo es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka tas kungs. Dievs ir labs, vai ne? Par to nav nekāda šaubu. Mēs ik viens reizēm nokļūstam situācijās, kad mēs liekas, ka es esmu bedrē, Dievs ir tālu, viņš neredz un nedzird un gribas teikt, Dievs, kāpēc? Nē, viņš ir tuvu tev klāt. Viņš ir tik tuvu, ka tu vienkārši viņu neredz. Un viņš tālāk saka tā, kā agrāk. No turienes atskanēs priecīgu ļaužu slavas un pateicības dziesmas un gaviles. Es tos vairošu, lai to daudzums nemazinās, un es tos celšu godā, lai tos ilgāk neviens vairs nenicinātu. Jēkaba dēli stāvēs atkal kā agrāk pār mani, un viņa tautas kopa pastāvēs nesatricināmi savā pilnajā sastāvā manā priekšā, bet es saukšu pie atbildības visus viņu spaidītājus un nomācējus. Lūk, tāda ir pārmācība pēc taisnības, Dieva skatījums un Dieva redzējums uz visu tavu dzīvi. Un es nezinu, kā tu, bet es gribu piederēt šādam Dievam, tik labam, tik gādīgam. Viņš pēc savas taisnības rada situācijas. Pēc savas taisnības viņš mūs pārmāca. Un šajā vietā vārds pārmācība iznāk pavisam nozīmē ne to, ko mēs domājām līdz šim. Mēs domājam, ka pārmācība tas ir sitiens ar rīksti, bet viņš saka, nē, savā mīlestībā es tevi iemācīšu no jauna Dievu mīlēt, no jauna viņam ticēt, no jauna uz viņu paļauties, no jauna ieraudzīt, cik viņš ir labs. Dievs ir labs. Izņemot pateicību, ko vēl viņam teikt? Lai cik smaga situācija. Dievs, paldies! Paldies Tev, mīļais Dievs, ka manas domas nav tik augstas kā Tavas domas. Paldies, ka Tavas domas ir pārākas, stiprākas un augstākas, ka Tev ir labs nodoms. Un es pateicos Tev, kungs, ka Tu mūs māci no jauna un par jaunu. Tu mūs pārmāci pēc taisnības. Paldies Tev, ka Tu pats cīnies ar maniem pretiniekiem un pats izglāb manus bērnus. Paldies, ka ar Jēzus brūciem es esmu dziedināta un visi mani mīļie. Paldies, ka mūsu priekšā ir droša nākotne un mūsu gaidīšana mūs nevils. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu dod mums savu autoritāti stāties pretī velnu viltībām un ka mēs visu uzvarējuši varam pastāvēt, jo mēs esam stipri Tevī un Tavā varenajā spēkā, Tēvs. Vienam Tev lai slava, gods un pateicība par to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.